Panikas lēkmes ir negaidīts un ļoti spēcīgs baiļu un trauksmes uzbrukums. Tās var būt ārkārtīgi satraucošas un var traucēt ikdienas dzīvi, bieži vien izraisot bailes no turpmākajām lēkmēm un izvairīšanās no noteiktām situācijām vai vietām. Panikas lēkmes laikā cilvēki var arī izjust depersonalizāciju vai derealizāciju. Panikas lēkmes var būt satriecošas, taču ir vairāki veidi, kas var palīdzēt pārvaldīt simptomus. Paliec mierīgs. Atgādini sev, ka panikas lēkme ir īslaicīga un viņa pāries. Dziļa elpošana. Koncentrējieties uz lēnu, dziļu elpu. Ieelpojiet caur degunu līdz 4. Aiztriet elpu arī līdz 4 sekundēm un izelpojiet caur muti, saskaitot līdz 4. Piezemēšanās tehnika. Iesaistiet savas maņas, koncentrējieties uz apkārtni. Nosakiet un aprakstiet lietas, kuras varat redzēt, pieskarties, dzirdēt un saost. Izaiciniet negatīvas domas. Atzīstiet, ka jūsu bailīgās domas panikas lēkmes laikā var būt pārspīlētas vai izkropļotas. Izmēģiniet muskuļu relaksāciju. Pievelciet un pēc tam atslābiniet katru ķermeņa muskuļu grupu, sākot no kāju pirkstiem un virzoties uz augšu līdz galvai. Meklējiet atbalstu no kāda, kuram uzticaties. Zāles un terapija. Konsultējieties ar savu ārstu par iespējamām zāļu opcijām vai terapijām, kas var palīdzēt jums pārvaldīt panikas lēkmes ilgtermiņā.